Tā kā februārs ir sveču mēnesis, mūsu skolas 6. klases skolēni lasīja Ojāra vāciešu sveču grāmatu. Literatūras stundās mēs kopā ar skolotāju no svecēm taisījām glāznas. Skolotāji lika uzdevumu mums mājās katram uzrakstīt pasaku par savu sveci. Un par sveci, kas aprakstīta tavā pasakā, bija jāizlej. Un skolotāja stundā mums mācīja, kādās formās var sveci izliet. Viņa teica, ka to var darīt plasmas glāzītēs, ka to var darīt kartona kastēs. Un tad mums arī pastāstīja, ka viņas var padarīt aromātiskas. Un mums sanāca, ka mums visiem skolēniem bija ļoti dažādas sveces. Un skolotāji mums stāstīja, ko agrāk darīja sveču mēnesī, kad senos laikos cilvēki sveču mēnesī februārī katrs savā logā ielika svecīti un viņa aizdedzināja. Un kad kad gāja garām mājām, varēja redzēt, kurš atbalsta sveču mēnesi un kurš nē. Un skolotāji mums arī pastāstīja par to, ka Ojāram vācietim ir sveču grāmata, kur ir ļoti daudz jauku dzejolīšu par svecēm. Un, manuprāt, visas stundas un literatūras stundas, kas mums bija saistībā ar svecēm, bija ļoti aizraujošas. Man ļoti patika.